Labrīt! Šobrīd ir 8, pusdeviņi, man liekas, no rīta. Es jau esmu pamodusies kādu laiciņu, man vajadzēja no rīta Valdi aizvest uz darbu, atbraukt atpakaļ un vēl triks izvest pastaigāties. Tā kā to es esmu izdarījusi. Es ļoti ceru, ka man sanāks vispār safilmēt šo video, jo šodiena daudz, kas ir jāizdara, un tāpat laikā pie manis vēl atbrauc draudzene, un tas paildzinās noteikti visu procesu. Bet es domāju, mēs visu izdarīsim. Tagad man vajag uztaisīt vakariņas. Jā, 8 no rīta man vajag uztaisīt vakariņas, tāpēc, ka man nebūs pēc tam laika. Nu jā, iešu mizot kartupeļus. Nu ir jau 9:30, es jau paspēju ieiet dušiņā un vakariņas taisās. Es domāju, ka es netaisīšu neko tādu. Es uzvārīšu kartupeļus un tad sīsiņus vēl pielikšu klāt. Un būs labi. Un tikmēr es ēdīšu brokastis. Jā, es esmu nomodā jau kaut kādas 2 stundas. Un vai gribas ēst. Bet es vēl neesmu pamodusies, man liekas, var redzēt, ka es vēl guļu. Tā kā paēdīsim brokastis un tad modīsimies. Ok, kamēr sādu brokastis, super duper ātrais grāmatu apskats. Tā kā šī grāmata, es beidzot viņu esmu izlasījusi. Es nezinu, kāpēc man tas prasīja tik ilgu laiku, jo viņa ir interesanta, forša, es iesaku viņu izlasīt. Iespējams, varbūt +18 vai +16, bet laba grāmata, jā. Man patīk. Vienīgais, kā jau es minēju, man liekas, internetā viņa ir nedaudz pārvērtēta. Nu, jo man ir bijis tā ar grāmatām, ka es ieraugu internetā, ka viņas tur ir wow, super, forši, tā un šitā lasat noteikti. Un es paņemu to grāmatu un manas ekspektācijas ir kosmosā vienkārši. Un es saprotu, ka tā nav slikta grāmata, bet viņa vairs neatbilst manām ekspektācijām, ko es biju uzlikusi. Tas pats ir ar šito grāmatu. Ja es nebūtu internetā neko redzējusi vai lasījusi, es šai grāmatai iedotu 5 zvaigznes. Bet tāpēc, ka es gaidīju kaut ko vairāk no šīs grāmatas, es šai grāmatai iedevu 4,5. Bet man patīk. Un tad vienas dienas laikā es izlasīju šo grāmatu. Viņa nav tik bieza, viņa ir 300 lapuses. Šī ir latviski. Maikalpotāja latviski saucas. Būs filma, tā kā tie, kas nelasa grāmatas, sagaidīsim filmu. Būs ļoti labi aktieri. Šobrīd, man liekas, vai nu viņi jau ir safilmējuši, vai viņi beidz filmēšanu. Nu jā, un tāpēc, ka būs filma ar ļoti labiem aktieriem, es izdomāju, ka, davai, es izlasīšu. Šis ir trilleris, principā par 3 cilvēkiem, par pārīti, un, nu, kuri paņem mājkalpotāju. Un vispār. Grāmata sākas ar tādu, ka mājā 2. stāvā atrod līķi. Un prasa kaut kādai sievietei, policists, nu, visādus jautājumus. Un tad sākas tā grāmata. Nu, sanāk, tur ir viena lapusīta, kur ir tā kā izstāstīts, ka tur mājai 2. stāvā atrod līķi, bla, 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 ka tur policists nāk un prasa, ko jūs darījāt augšā, un tā sieviete meitene saka, es dzirdēju skaņu, kaut kas tam līdzīgs. Un tad tu tā kā sāc lasīt to grāmatu pirms atrod līķi. Un visu laiku figurē tie 3 cilvēki. Un tu visu laiku domā, kas pa kam. Ļoti interesanti. Man ļoti patika. Pirmais, man liekas, trilleris, ko es esmu izlasījusi. Jo es parasti lasu romantiku vai fantastiku. Tad šis ir pirmais trilleris. Šī autore ir ļoti slavena šobrīd. Ļoti. Šai grāmatai ir vēl, tā kā, cik es saprotu, 2 daļas, bet, nu, tas nav par šiem cilvēkiem. Laikam. Tā, ir jau 11. Dosimies uz stalli. Man draudzene tūlīt atbrauks. Es nezinu, ko es filmēšu šodien. Jo ir daudz, kas jāizdara, bet tajā pat laikā ir maz laika. Jā, starp citu, par ko es ļoti sasmējos par pēdējiem komentāriem. Es biju video beigās uzdevusi jautājumu, kas tajā video ir pazudis, vai pietrūks, vai kaut kā tādu. Un vienā komentārā bija rakstīts, tu neparādīji, kā tu būtu smaržiņas.
Man tas likās tik smieklīgi, tik forši, ka jūs to pamanat. Bet jā, joprojām cenšos izlietot. Es nezinu, man liekas, ka tās ir kaut kādas mūžīgās smaržas. Viņas nekad nebeigsies. Nu, kur tik ilgi? Es nevaru. Ļoti ilgi man jau viņas iet. Nu tā, esmu jau mašīnā, tūlīt brauksim. Briesmīgs laiks, sniegs. Jā, iedomājieties, ir 11. aprīlis un sniegs. Un ir mīnus 0,1. Cik forši. Es paskatījos savus video no pirms gada sanāk, un es jau mazgāju zirgus. Un ja es mazgāju zirgus, tas nozīmē, ka bija karsti. Niet kā nākamo nedēļu sola karstu. Kas no vienas puses ir super forši, vai ne? Bet man ir ponijas ar elpošanas problēmām, kura ļoti grūti pārcieš straujas laikapstākļu maiņas. Un ja tagad ir 0,5 un sola plus 20, viņai būs ļoti smagi, viņai būs ļoti grūti. Tā kā tas man nepatīk. Bet tā jau forši. Zālītes augs, varēs zirgus varbūt ganībām laist, govis izies ārā. Jā. Tas būs forši. Labi, braucam uz stalli. Domāju, tu ar mani draudzēsies, un tu mani nepazīsti. Šitas zinu, kas ar trakiem lietas. Lauma jau baro zirgus ar burkāniem. Viņi ir vienkārši apsēduši viņu no visām pusēm. Jūs lūdzu Aleksai. Arī kaut ko. Draugi! Kā dabūt labākos draugus, atnes burkānus. No visām pusēm vienkārši. Šodien es pavadīju. Bet tik mīlīgi. Tā, nu, es aizmirsu nofilmēt, bet mēs ar Laumu jau iztīrījām boksus. Viss ir tīrs, ūdens ir sanests, siens ir ielikts. Viss ir super. Tagad man ir plāns Laumu paspīdzināt. Viņa, cik gadi tu zirganāsi jāisi? 15. 15 gadi. Un mums ir tas jālabo. Mans draugs nav uz zirga bijis 15 gadus. Nav normāli, vai ne? Man liekas, tas atvaļinājums beigsies nesākot. Jā, viņai kā reiz ir atvaļinājums. Tā kā viss būs labi. Uzsēdēsim viņu uz zirga. Saka, es esmu izmēģinājumu krusīt. Nu, jā. Nedaudz. Tā, Lauma tīra šobrīd Donnu. Domāju, ka Laumai diezgan labi veiksies ar Donnu, jo viņa ir nedaudz lēnīgāka, bet Donna ir ļoti lēna, bet aktīva, teiksim tā. Tā kā es domāju, te būs labi. Jā, es ceru vismaz. Tā jau redzēs, pabīdi viņu prom no sienas, tā viņa tevi piespiedīs. Nu? Nu, mums ārā ir ļoti superīga ziema. Ir sniegs. Joprojām snieg. Var redzēt, man atkal plūdi pie staļļa. Bet nākamnedēļ sola plus 20. Un ar tiem plus 20, man liekas, būs diezgan traki Aleksai. Jo Aleksai ļoti traki uz tām visām svārstībām. Un būs plus 20, un tagad ir sniegs. Man žēl tā ponija. Tiešām žēl tā ponija. Jā, bet Lauma tīra savu zirdziņu. Nu, lūk, Lauma ar savu jauno šodienas draudzenīti. Pagaidām viņām ļoti labi sanāk. Nu, pamēģinu viņu apstādināt. Super. Mums patīk vārti super. Un sāc atkal iet. Labi. Lauma ar Donnu jau staigā pa lielu aplīti bez kordas. Nu, Donna ir ļoti godīgs zirdziņš, ļoti forši. Un Lauma tomēr, viņai ir pieredze, nav tā, ka viņa ir zaļš gurķis, lai gan pirms mēs pareiķinājām nav 15 gadi. Kaut kādi 10 laikam gadi sanāk, kopš Lauma nav sēdējusi zirga mugurā, bet nu tomēr ķermenis atceras, tā kā nav tik traki. Nu, lūk, Lauma ar Donnu jau iet šūskiņu apkārt šķēršļiem. Ļoti labi sanāk īstenībā, un man patīk. Lauma apsoļo pēdējo aplīti. Mēs jau beigsim.
baigi super forši. Man bija doma, ka Grifonu mēs aiziesim pakordot, un tad man 6 būs meitene uz Aleksas. Bet tā meitene man uzrakstīja, ka viņš šodien nebūs. Un es domāju, vai Aleksai iedot brīvdienu, vai Aleksu arī pakordot. Bet vēl neizdomāju. Padomāsim. Nu, Lauma jau piebaro savu zirdziņu ar burkāniem. Nu, Lauma, kā tev Donna patika? Ļoti atgādina kādreizējo manu bijušo seno zirgu. Melni, super meitene, vai ne? Un ar liekas. Donna, tu super? Tu super. Viņai patīk vārds super. Doncis Poncis mums ir ārā ar sedziņu, un Grifons nāks iekšā, jo Grifons ies kordoties. Nu, Grifoniņš iet kordoties, un kā jums liekas, ja jau pie manis ir draudzene? Jums liekas, es kordošu zirgu? Nē, šodien mācīsim viņai visu. Nu, lūk, kordo zirdziņu manā vietā. Iemācīju, tad varēs, kad viņai nākotnē būs zirgs, arī ņemties. Nu, lūk, Lauma pēc kordošanas jau atsoļo Grifoniņu. Īstenībā ļoti forši, man patīk. Šodien baigi labais palīgs man ir. Grifons jau ir ārā pie zirgiem, un Lauma iet pie Aleksas iedot burkāniņu. Aleksus nekordošu, lai viņai ir brīvdiena. Ja jau tā sanāca, tad sanāca, lai atpūšas zirdziņš. Mēs ar Laumu aizbrauksim uz Krāslavu šobrīd, jo vienkārši atpūsties. Un Lauma, tāpat kā es, ir liels grāmatu tarps. Un mums vajag apspriest visas grāmatas, ko mēs lasam. Apskatīties manu grāmatu plauktu, jo, kad es esmu pie Laumas, viņa ir tik superīgs grāmatu plaukts. Vienkārši man ļoti patīk viņas grāmatu plaukts. Tā kā tagad viņa apskatīsies manu grāmatu plauktu. Atnācām ar Laumu pie manis, laimīgs triksis. Un ko mēs ēdīsim? Mēs ēdīsim burgerus. Nu jā, es esmu atpakaļ stāvlī, tikko mana draudzene aizbrauca. Un jā, šobrīd ir kaut kādi 5:30. Tā kā ir 2 stundas. Mēs aizbrauksim pie Valda vecākiem, atpūsties, parunāties. Jā, ko es gribēju jums pateikt? Nu, jūs jau visi sapratāt, ja, ka limerata ir kaut kur. Jo pie manis viņas nav. Tas ir baigi forši, ka jūs visi to sapratāt. Es godīgi sakot, es domāju, ka daži nesapratīs, kurš ir pazudis. Bet nē, jūs visi tikai, mīļie cilvēki, Limireta ar 2 t. Limireta. Jo jūs tur ļoti daudzi rakstījāt viņas vārdu nepareizi. Jā. Bet es gribu, lai jūs šoreiz komentārās ierakstiet, kā jums liekas, kur viņa ir. Jā, jo pie manis viņas nav. Šeit viņas nav. Bet kaut kur jau viņa ir, droši vien. Kā jums liekas, kur viņa ir? Kur viņa ir devusies, ko viņa dara? Jā. Es gribu dzirdēt jūsu domas. Tie, kas zina, tie neraksta. Jā. Ja es esmu jums teikusi, neraksta. Tikai tie, kas nezina. Nu, arī kuriem es neesmu teikusi. Varbūt tu zini, bet es neesmu apstiprinājusi savu versiju. Tā kā tad ieraksti komentārā. Bet tie, kas zina, tie neraksta. Labi, aizbrauksim. Nu, šobrīd ir kaut kādi 7 vakarā. Man ir stunda līdz zirgu barošanai. Un laiks vienkārši palika kolosāls. Kolosāls, mīļie cilvēki, varu jūs apsveikt. Ziema beidzot ir beigusies, ir sācies pavasaris. Jēj! Saulīte spīt, un es izdomāju, ka mēs tomēr izkordosim Aleksu. Tāpēc, ka tomēr nākamā nedēļa ir slikta. Priekš Aleksas ir karsti, un viņai būs ļoti smagi. Un viņai vienmēr ir daudz vieglāk pēc treniņiem. Lai gan šodien viņai ir tā 50-50, nav labi, nav slikti. Tad, nu, reku mazais bebis. Tad, nu, aiziesim viņu pakordot. Lai tomēr zirdziņam ir labāk, lai viņai paliek forši. Es ceru, ka viņai viss būs kārtībā. Redzēs, ko viņa man teiks kordiņā. Rītdien, man te viss krīt. Šodien visu dienu sniga, un vispār nav sniega. Bet viss ir slapšs, ļoti slapšs. Lai gan, kas ir baigi forši, aploks vairs nav tik slapšs. Nu, ir, protams, ir, bet nav tā kā bija pirms cik tur
2-3 nedēļām tad bija traki. Nu, roku mans mazais pončiks. Čau, Aleksa. Nu jā, viņai nav pārāk labi. Sāni kratās. Jā, tāpēc aiziesim viņu pakordot. Nu, atnācām ar Aleksu viņu pakordoties. Nu jā, nav viņai šodien tik labi, tā kā kordoties tiešām būs labs lēmums, jo viņai paliks labāk. Bet paskatieties, cik skaisti. Vispār visa daba, saulīte. Kaifs. Nu, lūk, mazais skaistais pončiks ir izkordots. Viņa jūtas tagad daudz labāk nekā viņa jutās sākumā. Tā kā darbiņš ir paveikts. Es domāju, ka viņa varēs gulēt mierīgi un varbūt naktī arī gulēs labi. Un no rīta viņai būs labs treniņš. Cerams. Kā zināt, ka tuvojas pavasaris? Ka ponija vietā tu tīri kaut kādu lamu vai haskiju? Paskatieties. Un, jā, visa zeme ir viņas spalvās. Nu, šie divi pilnīgi netraucēti. Ēt jau vakariņas, viņiem viss labi. Romantika diviem mīlniekiem, saulriets. Vai nē, Donna? Kā tavs kavalieris? Čau, meitene. Smūkā melnā ķēve. Grīfā, ko dari? Nē, Donu. Jā, gribēju jums pateikt. Pēdējo reizi, kad es taisīju video, es jāju Donu. Un es pateicu, ka Donna, nu, tāda flegmatiska, negrib neko doru. Nu, viņa ir. Bet. Pagājušajā nedēļā, svētdien, man liekas, tā bija svētdien, jā, svētdien, uz Donnas es uzliku savu audzēkni. Un ejat jūs nost. Viņiem kopā sanāca tik labi. Viņa bija aktīva, viņa gāja uz priekšu, viņa Grifona neaiztiec Donnu. Viņa gribēja lekt, viņa gribēja iet kārtiņas, visu viņa gribēja. Tā kā jā, skaidrs, ka šis zirgs negrib strādāt ar mani, bet grib strādāt ar vienu no manām audzēknēm. Un tas ir ļoti labi, tas ir labi. Man vajag, lai viņa strādā labi ar manām audzēknēm. Un šobrīd izskatās, ka viņa ir sastrādājusies ar vienu no viņām, tā kā tas man ļoti patīk. Labi, zirgi jau lēnām paši dodas mājās, tā kā iesim mājās, Grifā. Tu tikko gribēji. Ejam. Nu, zirdziņi jau ir iekšā. Ēt vakariņas. Gribēju jums pastāstīt par Donnu. Donna, kā izrādās, paliek agresīva uz barošanu. Tieši spēkbarības dēļ. Agrāk tā nebija. Nu, lai gan, kad viņa pie manis bija rudenī, viņa neēda man spēkbarību. Jo viņai pa lielam nevajag. Bet, nu, viņai vajag uzņemt tos mikroelementus. Nu, tad kā zirgam? Saimnieki nopirka viņai musli. Ļoti viņai garšo tas muslis. Tik ļoti garšo, ka viņa pilnīgi brūk virsū. Nu, jā, un karači, ko viņi izdarīja man ar Limeratas boksi? Kā lai es jums parādu? Jā. Šito viņi izspēra. Vienkārši, jā, Limeratas boks izjauc. Un arī tagad, nu, cik laiks pagāja, es viņu ievedu, noģērbu segas, aizgāju, atnesu spaini ar ūdeni. Un ko Donna pa to laiku? Donna pa to laiku sit ar kāju pa zemi. Var redzēt, kur nav nekādu, ne siena, ne salmu, tāpēc, ka viņa ir izkasusi. Nu jā, nezinu, ko ar viņu darīt pagaidām, bet es domāju, ka izbarosim to musli, kas viņai ir, un vairāk mēs viņai nedosim musli. Jo šitā ir baigā agresija, un viņai pa lielam nevajag nekādu musli vai vēl kaut ko iztiks. Tā kā, jā, izbarosim to, kas ir, kopā ar mikroelementiem, un tad droši, man liekas, 2-3 mēneši toši no viņai neko nevajadzēs, un pēc tam paskatīsimies. Varbūt tad, kad viņa dzīvos viena pati, tur, kur viņa man pagājuši gadu dzīvoja, nu tur viņa var sist, nesist ar to kāju. Vienalga, viņa ir viena pati, tur nav reakcijas. Tā kā es domāju, tur varbūt viņa būs mierīgāka, bet es domāju, ja es viņai došu spēkbarības, došu viņai vienreiz dienā tikai, un tie būs vakari, jo vakaros es baroju, no rītiem baro
Valdis vai Valda tētis, un tad tā kā, nu, ka viņa agresīva paliek, un tā neesmu es, uz kuras viņa, nu, tas ir ļoti sūdīgi. Jo tomēr viņi abi, nu, nav ar zirgiem tā saistīti, un tas nav forši, ka zirgs tev klūp virsū. Tā kā, jā, ja es viņai došu, es viņai noteikti došu vakarā. Bet tas, es saku, būs pēc, možda 2-3 mēnešiem. Šobrīd es izbarošu to, kas man ir, un es lieku viņai pauzi. Viss. Nu, viss. Zirgi paēda vakariņas, paliek stāvlītī. Starp citu, gribēju jums parādīt, paskatoties uz debesīm. Tie cilvēki, kas man prasa, Madara, kur ir tava mīļākā krāsa? Šī. Šī ir mana mīļākā krāsa. Šis smūkais, nezinu, debesu rozais. Tā ir mana mīļākā krāsa. Ļoti skaisti. Nu jā, un ar to es arī beigšu šo video. Zinu, ka bija bardaks šajā video, bet man bija izvēle vai nu nefilmēt vispār šonadēļ, vai nofilmēt šodienu. Un es izvēlējos, ka es nofilmēšu jums šodienu. Tā kā es atvainojos, bet ir kā ir. Bet es domāju, ka jums tāpat patiks. Jo tomēr kaut kas jauns, kaut kas interesants, un mēs esam pie manis. Tā kā jā. Nu jā, bet nu, ar to mēs arī beigsim. Labi, paldies visiem, ka noskatījāties. Neaizmirstat uzrakstīt komentārā, kā tad jums liekas, kur limerata ir, jo man ļoti interesē jūsu atbildes. Nešpikojam no viens no otra. Vienkārši tagad ievelkam elpu, nospiežam video uz pauzītes, padomājam, kur viņa ir, neskatāmies citus komentārus un uzrakstam. Jo vairāk ir visādu minējumu, jo man būs jautrāk lasīt un interesantāk. Paskatieties, cik skaisti. Tā ir man mīļākā krāsa, man tā patīk. Tik skaisti. Nu jā, nu un tad labi. Neaizmirstat uzlikt šim video laiku, piesakojiet man. Nu jā, labiņi. Atā, mīļie.